pavēlt nopirku spiedienu sensoru kvēpu filtram, bet tā kā man bija nedaudz aizdomas, tad es uzreiz nepirku jaunu, es nopirku RRR lietotu. Bet jebkurā gadījumā es uzskatu tā, ja ir ierobežots budžets, tad labāk pirkt lietotu oriģinālo vai labas firmas, nevis visu šitos te engiteču un šmengiteču kaut kādus hlamus nopērk un pēc tam nesaprot, uzliek jaunu sensoru, nekas nedarbojas. Tāpēc ir jāizvēlās vai nu nauda galīgi jaunam oriģināliem, vai tūs tam, vai arī pērkt labāk lietotu. Bet ne pa to stāsts. Vienmēr sakot, bija tā kļūda par rādījumu, bet viņi bija tā interesanti. Viņam bija tā, ja brūcošai mašīnai viņu nodzēs, tad viss bija ok. Varēja gāzēt, rādījums rādījās pareizi. Viss notika tik līdz pārstartē, tā sāk mirgot check engines un iemet kļūdu par šo te filtra, kvēpu filtru, to spiedienu devēja rādījumu. Es domāju, nav tur daudz ko iedziļinoties. Pasūtīju pa 7 eiro citu. Uzliku tagad, bet tagad bija tā, kad jau bija, paldies Dievam patiesi sakot, ka tā bija, kad nedzēsās tā kļūda ne rūcošam nekādam nost. Visu laiku bija, tad es sapratu, ka tas joks laikam nav tur. Un bija tā, kad skatījās dzīvos datos, tad bija baigie tādi zāģi zobi tam signālam, tā īsti nevarētu būt. Un tad es sāku skatīties, tad pie sensora parasti tā, kad ir masa, ir 5 volti, un trešajā vadā, tur ir variācija, vai varbūt vai vēl viena 5 volti, vai tad nekas, tas atkarīgs, kā tas sensors darbojās, vai viņš tos 5 voltus sēdien zemē, vai viņš viņus tajā signāla vadā pēc tam attiecīgi pēc tā mērījuma padod kaut kādu daļu no tiem 5 voltiem atpakaļ uz vadības bloku. Un te bija tāda situācija, kad ir masa, ir 5 volti, un vienā vadā ir 2,6 volti pie norauta štepseļa, un es sapratu, kaut kas nav, jo tur nevar būt pie norauta 2,6, jābūt vai 5 vai nekam. Un tad, paldies Dievam, ka bija tā, kad es pieliku osciloskopu te klāt, tā, lai redz, un sāka te kustināt vadus, un sāka lēkāt tas rādījums. Un es sapratu, ka kaut kur vados vienkārši problēma. Un varam redzēt, ka problēma ir diezgan acīm redzama. Tā kā šitas jautājums ir atrisināts, notīšu visu, salabošu, notīšu tas smuki ir rauduma izolācijas lenti, nezinu, kāpēc Hyundais ir nožagojies, un te nav uztinis parastā tā te PVC. Bet, dažreiz nākas arī nedaudz kļūdīties, lai saprastu, kas notiek.